tiešām šis lādētājs atdod tādu jaudu, kā viņš saka. To reiz pārbaudīsim. Un iekšā viņam nāk uzreiz kabelis uz 240 vatiem. Jums viņš nav vajadzīgs, bet tas ir liela zapas vienkārši. Klaviatūru viņš mums lādē ar 2,5 vati. Kāpēc tik maz? Tāpēc, ka klaviatūru vairāk nepatērē. Ja nav vajadzības. Tā, un skatāmies, lādējas lukturītis. Lukturītis mums vismazākais patērē 3,5 vati. Tātad būs bišku niknāks lukturītis. Un viņš patērē 3,8 vati. Bet viņš nav pilnībā izlādējis, tā viņš kaut kur 10 vats patērētu. Ir arī tās lukturītes, es tagad nevaru parādīt, tāpēc, ka viņš ir uzlādēts man. Ja kā šitie visi profesionāli lukturīši būs pieejami vienkārši veikals.lv. Tā, bet tagad ne par to. Tagad šādās putekļus sūties. Tos izmantoju paklājiņus, sūknēt mājās stūrus un visādus sīkumus, kuru lai nevilkt ārā lielo. Viņš mums patērē 10 vatus. Nu, principā vairāk pa 11-12 vatiem nebūs. Tā skatāmies. Tagad mums būs powerbankā. Powerbankā 24%. Mums, lūk, viņas viss pārdošanā, bet ļoti daudz izpārdos, tāpēc, ka tikko bija svētki, pašsaprotat. Un powerbanka mums dotajā brīdī ņem iekšā 56 vatus. Un ņemam uzreiz to pašu lādētāju, liekam datorā. Jā, lūk, iesprādām datorā. Rāda, ka lādējās 63%. Tā, un dators mums patērē 37-38 vatus. Bet, principā, vairāk par 55 viņš arī nekad nav patērējis. Vispār maksimāli, ko es biju redzējis, tagad man nav tās ierīces, ko pārbaudīt, viņš man bija parādījis 70 vatus, bet tas nav vajadzīgs, tāpēc, ka tas jau ir ar pa tiem pašiem 55 vatiem, tas ir pietiekoši daudz. Un, lūk, pārbaudīsim uz 17 Pro Max. 17 Pro Max iPhones patērē 38 vatus. Nu, principā vairāk arī par 40 nav jāiet. Viņš sajās robežās arī būs. Un, kad uzlādēsies, viennozīmīgi mazāk. Un visi šitie barošanas bloki ar kabeļiem būs pieejami vienkārši veikals.lv.